Čau! Mani sauc Signe Konrade un esmu šeit, lai padalītos ar jums ar jaunumiem. Tātad šodien es jums pastāstīšu par Olaplex leave-in kondicionieri. Tas ir jaunums, tagad pieejams Latvijā. Es šo produktu testēju gandrīz 2 mēnešus. Un esmu stāvā sajūsmā, tāpēc arī gribu pastāstīt jums, kas tas ir un kāpēc to vajadzētu lietot vai kāpēc tas varētu patikt tev. Tātad, leave-in kondicionieris neskalojams produkts, domāts vairāk matu garumam, ne pie matu saknēm. Neaizstāja pārsto kondicionieri, tātad mūsu matu rutīna paliek gandrīz tāda pati. Ir šampūns, pēc tam kondicionieris vai matu maska, tātad nosasinam ar vielu. Es jums parādīšu, kā es šo produktu lietoju, un pēc vielas tātad mēs liekam iekšā šo līdzekli. Ko tas sola? Tā sastāvā ir ļoti dziļi mitrinoši komponenti un arī atjaunojoši komponenti. Un tas strādā no mata iekšpuses uz ārpusi. Un viena no fantastiskākajām īpašībām šim produktam, tas, ka mēs viņu ieliekam, tas tā kā apņem mata galu un padara to tiešām tādu mīkstāku, gludāku. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, ka lietojot šo produktu ikdienā, tas samazina mata lūšanas iespējamību. Līdz ar ko mēs lietojot šo produktu nodrošinām pēc iespējas veselīgākus matus, kas ir būtiski iemest tīpaši viņu audzējiem. Vēl viena ļoti svarīga īpašība ir, ka tam ir karstuma aizsardzība. Tātad mēs varam nesatraukties, ka mēs pēc tam žāvējot matus, tiem nodaram pāri, ja pēkšņi mēs neesam lietojuši karstuma aizsargājošus kādus produktus. Bet tagad es jums parādīšu, kā es viņu lietoju. Es tātad noņemu vieli, nosasinam lieko mitrumu, paņemam šo produktu. Es ņemu apmēram pusotru pumpīti, izsmērējam pa rokām un smērējam visā matu garumā. Un tad ņemam matu suku un izķemmējam matus. Tā mati tagad ir izķemmēti un gatavi žāvēšanai. Jūs droši drīkstat lietot arī kādus citus matu veidošanas līdzekļus vai produktus, kuri ir jūsu matu rutīnā, bet principā var arī nelietot neko, jo tātad šim ir tā karstuma aizsardzība un mēs varam žāvēt. Matus izžāvēju. Nevienu citu veidošanas produktu vai līdzekli vai kopšanas produktu neliku, lai jūs redzētu vistīrāko efektu. Manuprāt, mati tiešām ir maigāki, foršāki, gludāki, vieglāk ķemmējās. Šo 2 mēnešu laikā kopumā man likās, kad ir šī sajūta, ka mati paliek veselīgāki. Un ir tieši tas, ko viņi sola, kad ir šī sajūta, ka viņš kā apņem šo matu un padara viņu vieglāk kopjumu ikdienā, kas ir ļoti būtiski. Viena lieta, ko es ievēroju, kad tas tā kā nedaudz paildzina matu žāvēšanu, kas, protams, ir loģiski, jo, ja tas apņem matu un ieslēdz tajā to mitrumu, tad tas ir tikai normāli, ka tas tā ir. Bet tas jums droši vien būtu jāzina, kad kāda minūte varētu būt ekstra klāt, un tas ir pilnīgi normāli, un tās nav tikai sajūtas, bet tas tā var būt. Bet jā, šis produkts viennozīmīgi man ir atstājis tikai vislabākās pēcsajūtas pēc tā lietošanas, un kas ir vēl ļoti svarīgi, ka šis produkts nepadara matus smagus vai smagnējus, kas ir īpaši svarīgi smalkāku vai plānāku matu īpašniecēm, jo tām parasti ir grūti atrast sev produktus, kas dara labi un nepadara matus taukainus vai smagus, un tādā veidā grūtāk ikdienā ar tiem sadzīvot. Viss ir vairāk lietošanas daudzumā, sākam labāk ar mazāku daudzumu, vienmēr esmu klientiem to stāstījusi, ka vienmēr var paņemt mazāku un pielikt vēl pēc tam klāt, nekā ja mēs paņemam uzreiz daudz produkta un pēc tam nezinu, ko ar to darīt, vai, piemēram, jānomazgā tas viss nost. Tad Olaplexam
ir pumpīts, līdz ar ko tas ir ļoti viegli dozēt, jo nav tā, ka ir jāizspir uzreiz vesels pumpis, bet var piespriest tikai mazliet un dabūt ārā pavisam mazu daudzumu. Tālūk, prieks bija padalīties ar šo informāciju. Ja ir kādi jautājumi vai kas, droši raksti komentāros. Ja tev ir kāda ideja, varbūt, ko tu gribētu, lai es pastāstu vai padalos, droši arī to ierakst komentāros, visādi citādi. Spied īkšķīti un jā, tiekamies kādā citā video. Čau!